Man trenerīt asociējās vienos startiņus jākustina rokas. Rokas daudz jākustina un jāskrien caur celīti. Un vislabāk prātā ir palikusi tieši šī kustība. Tātad tā, ko viņi man ir rādījusi tik daudz reižu, bet par spīti tam es to vienalga neesmu spējis iemācīties pareizi. Saistās mūsu trenerīte tā. Noteikti. Esmu visvairāk asociējās ar Inetu. Šis ir pirmais atspēriens aiz sevis. Trenerīt man visvairāk asociējas, protams, ar šādu kustību. Un ar to, kad aiziet uz treniņiem, tas vienmēr bija kā otrās mājas. Kad tu aizēji un mamma pasaka, viss, ej dari lietas, nekāds atpūšanās nebūs. Ar šo klasisko un ar to palielināšanu telefonā, kad mēģina kaut ko parādīt, mūri vai kādu. Mūris ir superkaķis. Kas man asociējas trenerīt? Bezgalīgs optimisma iemiesojums, enerģijas bumba, suprīga kompānija, smagi treniņi un interesanti vingrinājumi, bezgalīgs atbalsts un motivācija no viena cilvēka un milzīgs smaids. Zipeni! Trenerīte saistās teiciens nebūs labi, arī būs labi. Un vienmēr tā priecīgā dzirkstelīte. Tas, ka tu tagad pārdzīvos, tev neko nemainīs. Ir lietas jādara un jārisina, un tas dēļ jebkurā jomā, jebkurā dzīves situācijā. Jūs mums asociējāties ar žestu, kā jūs mums vienmēr sasveicināties, un tas ir šādi. Kā jums gāja? Trenerim man asociējas noteikti visvairāk ar to, ka nometnēs nāca vakarā pie istabiņām un teica, ka jāiet pa gultām. Vārnas. Paņemiet salvetītē līdz pēc baseina, taču gribēsies. Ar treneru visvairāk man saistās viņa spēlēkā Honda. Jūs mums ar Elīnu visvairāk asociēties ar to, kad vienmēr liekat nodot sveicienus gan mūsu trenerei Daigai, trenerītei, un arī pašai pilsētai Liepājai, jo kā zināms, mēs esam no vienas puses. Tiks bija pārģērbies, lai sāktu treniņu. Un trenerīt, es nekad viņu nevarēju atrast pēc sejas, jo man bija slikta redze. Tāpēc vienmēr meklēju, trenerīt arī nekad nevar zināt, kur viņi ir. Tāpēc vienmēr meklēju kaut ko rozā, tas ir viņas bikses. Es meklēju viņas bikses. Tādā veidā es vienmēr atradu trenerīt, meklēju kaut ko rozā. Teikt, asociējās ar ļoti lielu smaidu visu laiku. Pozitīvi. Vienmēr. Pozitīva enerģija. Mēs atnākam uz treniņu, un treneri vienmēr smaida. Tas pats labākais. Gribās pašam smaidīt. Jā. Un treneri vienmēr asociējas ar viņas teicienu, kaut arī pats grūtākais vingrinājums. Treneris saka, kas tad jums meitenes jaunām neprecētājiem? Treneri man asociējas ar izteicienu un dari visu priekš sevis. Man visvairāk saistās viņas pozitīvā attieksme. Viss ir galvā. Tas ir pats populārākais teiciens, ko viņi saka man. Viss ir galvā. Man viņa asociējas ar to pozitīvu, ar kur viņa katru dienu atnāk. Ar trenerīti man visvairāk saistās labestīgums, jo viņa ir ļoti jauka un mīļa pret visiem. Man tie vienmēr ir krosiņi. Treneri jau ļoti labi zina to. Man visvairāk riebjās krosiņi. To visu laikam zina. Treniņos grūtākais viennozīmīgi bija izdarīt visu to, ko treneri prasa nesmējoties. Bet mums jau, protams, bija sava sistēma, kā to visu apiet, -2. Un ātri pasēžam ārā, kamēr treneri neskatās, un galvenais ir beigās paskriet, lai ir sarkani vaigi. Es neteiktu, ka ir bijis tikai viens grūts treniņš. Man koknes vienmēr saistās ar grūtākajiem, jo tad bija pavasars vai rudens. Toties viss bija riktīgi forši. Arī mūsu soda kross, kuru mēs skrējām, tāpēc, ka mēs tusējāmies pārāk daudz un pārāk ilgi. Visgrūtākie treniņi noteikti bija tie, kuros agri no rīta nometnēs cēlāmies pēc garām negulētām naktīm, kuru laikā lavījāmies garām treneris istabais Pivskaliem. Grūtākais treniņos ir bijis droši vien šis vingrinājums, koordinācijas vingrinājums un trenerīt zinās. Grūtākais laikam tomēr bija minūte caur minūti, ierindoši pirmajā vietā. Man paši grūtākie treniņi bija caur pulsu, jo katru reizi, kad mēs viņus skrējām, es nebiju gatavs skriet, bet mans pulss jau bija gatavs. Manuprāt, katrs trešais treniņš mums ir grūts, bet mēs cenšamies, un es paļaujos trenerīt, jo es zinu, ka jūs zināt, ko jūs darat. Grūtākais uzdevums treniņos man vienmēr ir likušās barjersēdes. To es nekad neesmu varējis līdz galam uztaisīt, un kad es cenšos, man vienmēr ir sajūta, ka es tūlīt izlauzīšu kājas.
Man laikam grūtākie ir tie, kad pēc tam nevar paiet. Man ir tad, kad daudz jāskrien ārā vai stadionā. Grūtākais bija nometnē rudens, tad mums bija kalnā jāiet daudz. Tas bija daudz. Likās, ka vienreiz būs tā kā izkūpiet vairāk šo kalnā, bet Pateicu, ka otrs sēdi. Un vēl arī šis efekts. Viņa nemāk joprojām uztaisīt, bet redzēt visu man. Jā, tas tā kā, ko es nemāk uztaisīt joprojām. Grūtākais treniņš. Tikai es atceros, tas noteikti ir parks, kad bija jāskrien 16 līdz 18 reizes aptuveni augšā pa kalnu. Grūtākie treniņi noteikti bija tie, kuros bija jāskrien kalnā, bet pēc tam vairs nekad nekas nebija grūti. Grūtākais treniņš bija iesvētības Liepājā, jo tas bija briesmīgi sarežģīti. Un, manuprāt, grūtākais vingrinājums ir ar gumijām, tās, kas apkārt liek. No grūtākajiem treniņiem ir kāds no nometnes treniņiem, jo tad jau pēc tam nākamajā dienā tad sāp kājas, vai rokas, vai persīte. Un grūtākais treniņš, man liekas, tad, kad ir kaut kas ļoti grūts jādara, un kad mēs vienu sēriju jau izdarām, tad vienmēr jūs sakat, kad ir vēl viena sērija, tikai tāda pati. Nav tāds viens treniņš, kas bija grūts. Visi treniņi bija grūti. Vieglātīgi domāt mazohistiem. Es tev novēlu laimi, mīlestību, vienmēr turpini smaidīt un esi stipra, spēcīga, jo es zinu, ar mums ir grūti un mēs esam ļoti daudz. Trenerīt, es novēlu jums saglabāt savu mīļo smaidu, kā arī novēlu, lai jums ir spēcīga veselība un lai jūs varat saglabāt savu enerģiju, lai tiktu ar mums visiem galā. Bučas! Trenerītē es novēlu jaunu manēžu un stadionu, lai ar kur tos mazos bērnus izskraidinātu. Un, jā, lai nekad nezaudē to savu prieku. Es jums novēlu vienmēr smaidīt un vienmēr priecāties. Novēlu nezaudēt to pozitīvo dzirksti iekšā un būt tikpat mīļai, jaukai, izpalīdzīgai pret saviem audzēkņiem, kā ir bijis līdz šim. Un tad tā atdeve pretīm būs, un viņu jau arī jūt jau tagad, ka mēs vēl joprojām pēc gadiem apsveicam treneri, un mēs tiešām to daram ar lielāko prieku. Treneri, es jums novēlu būt tikpat mīļai, foršai, jautrai, atraktīvai un smaidīgai, kā jūs jau esat, un lai jums būtu vēl tikpat daudz foršu sportistu, kas pie jums trenētos. Treneri, es tev novēlu katru dienu tikpat priecīgu kā līdz šim. Tas, ko es novēlu trenerītei, ir tikpat daudz foršas audzēkņus kā mums. Trenerīt, es novēlu jums izaudzināt kādu olimpisko atlētu un lai bērniem bagāti vecāki. Novēlu arī turpmāk labus audzēkņus ar labiem sasniegumiem. Un mēs novēlamies trenerītei, lai viņi mūs izturētu, lai cik nedrausmīgas lietas arī darītu, lai mūs izturētu, lai nebūtu spēks. Vislabākajai trenerītei pasaulē es novēlu izturību turpmākos gadus. Un izturēt mūs visus, līdz mēs šeit esam. Mūsu novēlējums jums no visas sirds, lai vienmēr dzīve būtu pilna mūzikas. Trenerītei novēlu veselību un spēku. Trenerītei es novēlu, ka viņa vienmēr būtu ļoti pozitīva visu laiku. Gribu novēlēt to, lai jau nākamajā apaļajā jubilejā satiekamies foršā izremontētā Daugavas stadionā. Un trenerītei es novēlu, lai audzēkņi vienmēr ir vairāk nekā gadu. Novēlu trenerei ir saglabāt mūžīgu optimismu, milzīgu smaidu, lai ir stipra veselība un superīga audzēkņa. Es novēlu daudz prieka, mīlestības, veselību un palikt tikpat foršai, jaukai un mīļai, kādi jūs jau esat. Tad šo iespēju pateiktos trenerītei par to, ka viņa notic arī tādiem lēniem divpākšņiem kā es un palīdz mums noticēt sev un gūt pašpārliecinātību par saviem spēkiem. Un iespējams arī kādā dzīves posmā noskriet visus klases puišus. Un tas, ko es jums novēlu, ir vairāk brīvu brīži sev ar saviem tuvajiem, tomēr neaizmirstiet arī par mums. Es jums novēlu daudz foršas audzēkņus, ko apmācīt. Mans novēlējums ir palikt tikpat foršai kā tagad un turpināt radīt prieku bērniem un arī to, kas patīk.
lai tev vienmēr viss izdodas. Novēlam tev veselību, laimi, prieku un spēku. Aiziet! Izturību, veselību, izturēt mūsu treniņu grupu un daudz vīna. Es novēlu, lai viņai visi bērni ir tikpat forši kā mēs. Un lai, protams, veselība, prieks, laime, bet tas jau vienmēr būs, ja turpinās strādāt un satiks pozitīvs cilvēks. Un galvenais, lai trenerīt nekad neaizmirst mūsu pašas meitenītes.